Jāsaka, tāpat kā daudz Latvijā zināmi cilvēki, protams, par mums izsaka visdažādākos viedokļus un rakstu. Un jāsaka, es pats esmu uzaudzējis bieza ādu un es nesekoju līdz šiem komentāriem. Un es tikai varu salīdzināt to, ka man daudz saka tā, ka rietumos tu aizēji, visi cilvēki smaida, tur ir ļoti pieklājīgi, tu atstāji maku, atnāc pēc stundas un, teiksim, Šveicē tas maks stāvēs. Bet Latvijā ir tā, kad iebrauc tie paši mūsu draugi, viņi saka, bet te viss tāda drūma, tāda glūna kaut kā no stūra, ja? Un internets tā ir kustība. Vai tā ir, teiksim, kultūra uz ceļiem, vai tā ir drošība un, teiksim, kultūra internetā. Tas arī parāda mūsu, varbūt arī to sabiedrības spoguli, kā mēs esam attīstījušies, kā mēs uztveram lietas. Un man žēl vienkārši tie cilvēki, kas varbūt nedzīvo savu dzīvi, bet mēģina ielīst citu dzīvē. Un mēģina varbūt uzjautrināties, teiksim, kaut ko uzrakstītam, bet viņi jau smējās beigās paši par savu sabiedrību, paši par sevi. Es tomēr uzskatu tā, ka arī katram jaunam cilvēkam, kurš arī, teiksim, nāk, un Latvija tomēr ir liela iespēja zem jauniem cilvēkiem, mazliet ir jāuzaudzē arī tā ziloņa āda. Jāsaprot to, ka tie ir dzīves sīkumi, kad ir daudz svarīgākas vērtības un prioritātes kā veselība, vecāki, izaugsme, karjera. Un uztver to kā tādu sīkumu, tādu mazu oda kodieni, kurš varbūt vienā vietā un vienā brīdī viņš iesāpās un viņš pēc tam pāriet. Un tiešām necensties pievērst šiem dzīves sīkumiem uzmanību. Dzīve pamatos sastāv no lielām lietām. Man vienkārši žēl to jauniešu, kas raksta, kas tērē laiku un, teiksim, tajā pašā laikā nelas varbūt grāmatas, neskatās kādas labas filmas vai neiet uz teātriem, bet tādā veidā izklaidējās un, kā saka arī latvieši, katrs izklaidējās kā māk. Viens raksta šos komentārus negatīvos, un tas ir varbūt tādā veidā viņš varbūt izliek to, kas viņam dienā ir sakrājies. Saprotams, ka interneta laikmetā ir tā, ka ne tikai tie saucamie tie bleņģi ar internetā var atļauties kaut ko, bet arī, teiksim, mūsu tiesības sargājušas institūcijas, kā policija, drošības policija, protams, ka seko līdzi un caur IP adresēm var diezgan precīzi noteikt cilvēku atrašanās vietu arī internetu kafejnīcās. Un mūsu valstī, ja ļoti vajag kādu adresi, vienmēr atradīs. Bet kas, manuprāt, arī ļoti svarīgi ir tas, ka portāliem tomēr jāuzņemās zinām atbildību, un ja no vienas IP adreses raksta, teiksim, tā pārāk liels nesmukums, jo vienkārši vajag nogriezt uz visiem laikiem no šī datora pieeja konkrētajiem portāliem, un tas cilvēks varbūt tā uz 3 gadiem tiek ieslēgts, varbūt, teiksim, savā dzīvoklī, un varbūt viņš spēlē tikai datorspēles savā datorā. Vai jūs zināt, ko es tagad daru? Es no sākuma diezgan kritiski skatījos, un viens no tādiem atslēgšanās relaksācijas veidiem ir joga. Varbūt tiem jauniešiem, kam tiešām varbūt kādreiz saspringzinājums visu, aiziet, teiksim, stundu, padarbojoties karstajā jogā, 40 grādu temperatūrā vai vienalga vienkāršajā jogā. Un pamēģināt meditēt un kāds 10 minūtes vispār nedomāt ne par ko. Vai jums ir izdevies kādam 10 minūtes nedomāt ne par ko?